Maskavas patriarchāts ļoti vērīgi seko pareizticīgajiem, kas dzīvo ārpus Krievijas. Vācijā vien dzīvo 800 000 Krievijas pareizticīgo baznīcai piederīgo. Kad pirms 20 gadiem Berlīnes eparhijas vadību pārņēma arhibīskaps Teofans, bija tikai 12 draudzes. Tagad Vācijā darbojas 80 krievu pareizticīgo draudžu. Berlīnē vien to ir 6. Lieldienas, kad evangelijas tiek lasīts dažādās valodās. Es pareizticīgo katedrāli Berlīnē to lasu latviski. Attieksme pret pareizticību Vācijā esot pozitīva. Baznīca dod iespēju kontaktiem ar tautiešiem. Pareizticīgo baznīca Vācijā uzskata, ka ir jāvieno pareizticīgi cilvēki. Mēs nešķirojam pēc tautības vai pēc tā, no kurienes katrs atbrauc. Andris 10 gadu vecumā apbūra pareizticīgās baznīcas noslēpums. Zēns sāka kalpot pie altāra, sekoja diakona mūka kārta, saņemot vārdu Daniels. Pēc ģimenes pārcelšanās uz Vāciju par dzimto tapa Berlīnes katedrāle, bet Daniels kļuva par arhibīskapa sekretāru. Īpatnika pareizticīgo katedrāli cēla 1938. gadā Adolfa Hitlera valdība. Berlīnē tolaik bija daudz baltu gvardu emigrantu, šķita, ka tie noderēs Reiha plānos. Par Vācijas latviešu mūža darbu, protams, kļuvusi klostera veidošana Berlīnes pievārtē. Pirms 7 gadiem Brandenburgas pavalsts par simbolisku maksu 1 eiro pārdeva Krievijas pareizticīgo baznīcai vecas mūžas ēkas un 4 hektārus zemes Geitšendorfā 90 km no Berlīnes. Visas ēkas atradās bēdīgā stāvoklī, tomēr tika nolemts dibināt vīriešu klosteri. Pilnvērtīga klostera dzīve sākās tikai pirms 2 gadiem. Paredzēts, ka kopumā tur uzturēsies līdz 30 iemītniekiem. Pilī, no kuras paveras skats uz ezeru, atradās Gēringa medību viesunams. Lai no nacistu baraveža gara nepaliktu ne pēdas, pils vispirms tika iesvētīta. Pēc kara šeit ierīkoja padomju virsnieku sanatoriju. Te atpūtās arī sociāliskās Vācijas slepenpolicijas štazī vīri, bet tad 20 gadu šī teritorija bija pamesta. Kā vācu ciems izturējās pret jaunajiem neparastajiem kaimiņiem? Svešos nemīl nekur, bet šeit Austrumvācijā atmiņa vēl svaiga un daudziem krievu valoda atgādina ieroču valodu. Tomēr kāda sirmgalve žurnālistiem teikusi, labāk lai krievu sīpolveida tornis nekā minarets. Viens no pirmajiem, kas atbalstīja klostera ideju šeit, bija luterāņu mācītājs Horsts Kasners, kancleres Angelas Merkeles tēvs. Šīs apvidus ir Vācijas līderes mazā dzimtene, netālu ir viņas vasarnīca, un Merkele labi pazīst tēvu Danielu, kurš ir kancleres integrācijas komitejas loceklis. Vispār jau nav dzirdēts, ka vēl kāds latvietis būtu šāda līmeņa padomdevējos kaut kur Eiropas galmos. Vācijas valstsvīriem es tiekos regulāri. Ar dažiem pat izvedojusies draudzībā. Mūsu Vācijas valdība atbalsta Krievu pareizticīgu baznīcu, jo lieliski saprot, ka tā ir ne tikai Krievu, bet visu Vācijā dzīvojošu pareizticīgu baznīcu. Baznīca palīdz cilvēkiem integrēties sabiedrībā. Klostera priekšnieka aizraušanās ir dzēja. Читая его стихи, постигая его творчество, сам Lasot viņa dzeju, es pats cenšos to atdarināt, aizgūt radošu uguntiņu, rakstīt dzejoļus. Priecē, ka klosterī ir nevien garīgi izglītoti, bet arī radoši cilvēki, kas piesaista ne tikai baznīcai piederīgos. Bet ne katra mācītāja vārds mums pārtapušas dziesmā, kas piedalījusies Eirovīzijas atlases konkursā. Internetā izlasīju dzejoli Mana cerība. Šīs rindiņas uzmundrina, dzīves optimisms saistīja mani. Kopā ar Pēterburgas komponistu Oļegu Popkovu tapa dziesma. Piedāvājām dziesmu Eirovīzijas konkursam. Garīga satura dziesmu grūti izvietot komerckanālos, bet sludināt garīgās vērtības varējām Eirovīzijā. Zīmīga bijusi arī tikšanās Ludmilu Gurčenko. Pirms 10 gadiem aktrisi pārsteidza jaunais garīdznieks, kurš aizraujas ar dzeju un mākslu, un abi sadraudzējās. Viņš bija aktrises garīgais tēvs, par ko zināja tikai retais, un pēc viņas nāves bija spiests aizstāvēt pret Krievijas mediju baumām par Gurčenko ticības lietām. Pilī būs svētceļnieku centrs un viesnīca. Klostera brāļu korpuss ir vienīgais, kas darbojas jau pilnībā, bet skaidrais ezers un meži, kuros nav grūti sastapt briežus, ir Geitšendorfas lielākā pērle. Drīz vien būs uzcelta Svētā Georga baznīca. Šeit būs altārs. 27 metrus augsto dievnamu varēs redzēt no tālienes. Jūnijā kupola greznos ar krustu. Tas būs krusts,
pareizticīgo. Ļoti skaista vieta. Lai gan šis ir Krievijas zemes gabals, te valda vācu kārtība, sākumā birokrātisku papīru kaudze un būvdarbi ielguši. Celt drīkst tikai licencētie celtnieki, ne kaimiņi, ne brīvprātīgie. Bet saimniecība te visa uz pašu pleciem. Dienas kārtībā lūkšanas mijas ar dārza kopšanu, braukšanu uz ciemu pēc produktiem, maltītes gatavošanu un citiem rūpestiem. Dārziņš ir, savs vīna pagrabs arī, taču klosteris no naturālās saimniecības neizdzīvos pat tad, kad šeit būs visi tie 30 mūki. Brāļi mācās vācu valodu. Jaunākiem klosteriem mītniekam Sergejam no Ukrainas ir 19 gadu. Tēvs Danils ir daudzpusīgs cilvēks, no kura var daudz mācīties. Viņam piemīt patiesums, kas daudziem pietrūkst. Īstumu papildina labsirdība, bet labsirdīgs cilvēks ir gudrs. Par katru mūku jāmaksā ik mēnesi 150 eiro medicīniskā apdrošināšana. Citu izdevumu atliku likām un Andris domā, kā nopelnīt. Pils pārtaps par viesunamu, reizē par svētceļnieku centru. Tiks atvērta kafejnīca, maizes ceptuve, ir zivsaimniecības iecer, jo tūmā ezers. Alus darītavas kā vācu katoļiem varbūt nebūs, bet bišu drava noteikti būs. Es gribu, lai katram Latvijas cilvēkam zivi ir mērķis un iespējas to piepildīt. Man sāp, kad salīdzinu valsts attieksmi pret cilvēkiem Latvijā un Vācijā. Šeit ir stipra sociāla sistēma. Kā ir Latvijā, jūs paši zināt. Bet es ticu, ka ar laiku viss mainīsies.